pavisam īsi. Šie te challenge būs pavisam īsi. Un arī ilgu laiku jums nepaņems, es domāju, vismaz paši pirmie zīmējumi, jo tāpēc, ka tie ir ļoti vienkārši, tik vienkārši. Un tas, es jums uzrakstīju, lai jūs apskatāties uzvot savus spārnus kursā, kurā vietā var atrast šo te video, kuru stāstu vispār par krāsām un par krāsu vērtībām. Un kāpēc viņa mums būtu jāzina, ja ir šis te jautājums, tad atbilde ir arī šajos te materiālos, kuri arī ir tajā jūsu kursā. Tur ir rakstīts challenge materiāli, ko izprintēt. Un vienā no šiem te materiāliem tur ir šie te visādi. Tur ir mute, deguns un mēs visu šo te darīsim. Viņš izskatās tik sarežģīts, ka tas reizēm personīgi priekš manis tas bija tāda doma, ka tas neatiec uz mani. Tas ir pārāk sarežģīti, tas nav manis, to nesapratīšu, to nevar izdarīt. Bet mēs darīsim to, un jūs redzēsiet, ka mēs varam izdarīt, jūs varat izdarīt, es varu izdarīt, visi var izdarīt. Un šī te krāsu sleja, šī te krāsu vērtība ir jāsaprot, pirms mēs varam iet tālāk. Ja? Tas ir tas, ko mēs darīsim šeit. Un kāpēc vajag to stabilo olu? Es pieminēju, un es te pausto iekšā par šo te zīmolīti. Jāskatās, tad, kad jūs pērkat stabilo, ir ļoti daudz dažādi šie te zīmuļi, bet tur ir jāskatās virsū, viens ir rādītājs, kā ir stabilo, tad ir all, tad ir cipari 8046, un tur ir rakstīts vēl akvarela. Tas nozīmē, ka viņš ir ūdenī šķīstošais, un plus vēl tas, ka ar šo te zīmuli var rakstīt uz absolūti jebkuras virsmas. Tas ir papīrs, glāzs, stikls, plastikas, metāls, visur var rakstīt. Kaut vai šiem te, piemēram, sarakstu manas krāsas, jā, kad varēja redzēt. Visu var mierīgi uzrakstīt uz visurienes ar viņiem. Un tie ir tāda veida šie te zīmuļi, kas ir ļoti īpaši ar to, ka viņi ir ļoti, ļoti melni. Es tūlītās, kad beigšu šo te, es iešu uz virtuvi un es parādīšu arī šeit dzīvajā ēterā, kā es šo te taisu. Un tur vajag arī akvareļu papīru un pēc tam ar rotiņu pludināt. Tas ir tas, kādā veidā mēs darām. Un šis te es nopirku, un no sākuma es nevarēju šo te zīmolīti atrast. Es vakardien braucu uz vienu veikalu visā Vankūverā, kurus varēju nopirkt, citādi man būtu jāpērk viņš Amazonē. Un tad es nopirku vienu citu, es tagad nevaru atrast uzreiz uz momentu, es varbūt līdz tam nākošajai, jo tāpēc, ka es esmu iekrausies, man viņas visur kopā ir. Es varbūt atradīšu, parādīt vienu zīmolīti, kuru man arī piedāvāja, ka esot ļoti labs, viņš ir tā kā priekš sketch un arī, grafīti melns un visādā ziņā ļoti forši un arī ūdenī šķīstoši, ļoti labi šķīda ūdeņu un visu. Un tajā procesā, kamēr es krāsoju, viņš bija foršs, bet tagad, kad viņš nožuva, tad es skatos, viņš tāds ļoti, ļoti gaišs ir. Bet tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribam, lai iznāk melns. Jo, lai varētu strādāt ar šo te pigmentu un taisīt šo te pārēju vieglāk, mums vajag melnu. Ja jums nav šis zīmolītis, un es domāju, ja es varēju arī, man bija tik grūti dabūt viņu šeit, Vankūverā, tad iespējams, ka jums arī nebūs tik viegli dabūt viņu, bet, tad tur to tomēr dariet šo te izaicinājumu, pamēģiniet ar, es nezinu, ar ko, vienalga ar ko, ar parastu ūdenskrāsas zīmoli, ar ūdenskrāsām vai ar jebkurām krāsām. Un iespējams, ka šo te pirmo, ko mēs zīmējam, ka vajadzēs uztaisīt to grafiku, es parādu to tajā video, uzvod spārnus kursā, tur ir video, es parādīju, tur nav tik daudz, cik te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man liekas, ka tur ir mazāk šie te kvadrātiņi. Un viņus arī, protams, var darīt ne tikai ar rotu un šo te zīmolu, bet arī tieši tādā veidā, jo šeit nav plūdināts, šeit ir zīmēts. Un tur arī uzvod spārnus kursā ir kā
zīmēt olu. Te ir aplis, bet tur ir tieši ola, tur, principā nav būtiskas atšķirības. Un te ir vistumšākā ēna vienmēr, un mēs tad šo te zīmēsim tā, lai būtu šī te sajūta par to, ka tas priekšmets ir nevis plakans, bet apaļš. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai mēs saprastu pēc tam šis te ved uz to, ka mēs saprotam, kā ēnot apaļus priekšmetus. Tā ir tāda vingrināšanās, un tas ietekmē to, kā mēs zīmēsim degunu. Es arī neesmu nekad vēl zīmējis. Tas, ko es zīmēšu, tas būs, var teikt, pirmais, ko jūs redzēsiet, bet mani tieši tāpēc ļoti interesēja filmēt, var teikt, manu to sākumu, lai jūs redzētu vienkārši, ka tur nevajag būt spečukam, lai tas sanāktu. Tur nevajag, nezinu, kādu īpašu talantu mākslu. Šito te visu mēs zīmēsim, un te ir uzzīmēts arī kādā veidā, kā tās ēnas saucās highlight, cast shadow, reflected un core shadow. Es par tām arī pastāstīšu vairāk, kad mēs nonāksim līdz tam. Sāksim ar to, ka mēs ķēpājamies ar šiem te. Un, kā jau es teicu, pirmajā reizē jūs varat vispār uzvilkt šo te skalu. Tā skalē tajā uzvilkt spārnas kursā. Tās, kuras nav uzvilkt spārnas kursā, vienkārši zīmējiet tādu skalu, apmēram no melna līdz baltam tā doma tikt. Un tas ir viss, tur nav nekādas sarežģītības, tur nav vienkārši censties no sākuma uzkrāsot melnu, un tad rekurtē baltu kvadrātiņu, un tad no tā melnā tikt uz to gaišo. Tas ir visi pamatā, un tad mēs zināsim, kā taisīt seju, kā gaisma krīt, no kurienes krīt, tas viss pēc tam nāk, tālāk. Jo tad, kad es pati krāsoju arī to tutoriāļus, ko es jums rādīju, vienkārši sapratu, ka es esmu ļoti bieži zaudēju laiku, vienkārši stāvot tomēr, kur man tagad tā gaisma jāliek, un tad es viņu kaut kur uzlieku, un tad pēc tam atkal man kaut kā citu krāsu uzliek, neizskatās netur, un tad es grožu šo te, un es domāju, un es īsti nevaru saprast, un tad es sapratu vienkārši, ka jāsāk ir laikam kā ar visu pie pamatiem. Sāksim ar šo te, un pēc tam nonāksim līdz tam, ka mēs kaut ko sapratīsim, zīmēsim kā profiņi.